ir bišku citās laknē, kā tu man uzzīmē. Jā, tā kā... Tas ir sagriezts 90 grādiem. Nu, un to vidēju, to balvānu arī kali visā garumā. Vai atstāja tādu? Tā mēs uzreiz izrēķinājāt mēram to galu. Tās bumbas piekali. Kali tās bumbas? Metināja, nu tekstilā ir pašas lielākās. Un metināja. Es viņu kad laikam apkalu tādas, nu tādas apdaudītas uztaisīja. Tās svečkas. Tikai viena tāda praktiska lieta. Mēs tāds arī nopirkām. Tās svecītes jau līdz galam parasti iztek, un tad tās muti papakš viss iztek. Pēdējais iztekāra, bet šitas skaitās tā kā, nu kā kociniekam ir vien kocis, tā šitas ir no viena dzelzs uztaisīts. Nu jāliek kaut kāds trauks. Nu, kā jūs iedomāties, kur teikt tā kā apakšā? Nu, viņu var likt vai uz kaut kādu dēlīti, bet var jau tur augšā arī, nu, varam citu sveču tur taisīt un uztaisīt ļodiņu, bet tam viņš vairs nebūs tas viens dzelzs. Šitas ir tā kā etnogrāfisks svečturs tādi, varbūt tam tas vījums pa vidu, bet tāds taisns tādi pat ir kaut kur Brīvdabas muzeja tanīs vecajās mājās. Tas, ka viņš nu arī bišķi jau ir tā kā uguns nedroši, jo tā pēdējā svets, tā dakts arī var nokrist uz galda. Mums tā bija pie kamiņa stāvēja labi, kad piefiksējām. Kaut kas tā. Man jau liekas, ka šitās svečturs vairāk tāds, nu, interjera lieta ir. Jā, bet mēs tā, kad skaistumu gribās arī pielietot, jā. Bet, nu, doma skaidra. Tā jau, ka tā es nopietnu svečturs, tad jau lieta.